Sveiciens visiem un sveiciens manā YouTube kanālā. Šodien ir ceturtdiena, 10:10, un mēs ar Emu dodamies uz veikalu, jo mums ir jāizņem omnibus sūtījums. Un jāiet drogās, jānopērk šādas tādas lietas. Tā kā šodienas plāns mums ir būt pa mājām, šodien mums atbrauc arī Ome, kā gribās arī piekārtot māju, jo pēdējās dienas viņa ir diezgan nekārtīgi, gribās arī izmaskāt grīdas, un es gribu sākt kārtot māju tā kārtīgi. Es gribu, piemēram, iztīrīt virtuvi tā kārtīgi, gribu iztīrīt leduskapi, visus plauktiņus un tā tālāk. Un uztaisīt tiešām tādu mājas ģenerālo tīrīšanu, jo sen tas nav darīts. Es ceru, ka mums arī sanāks produktīvi pavadīt dienu. I got troubles, Lord, but not today. They're gonna wash away. They're gonna... Nu, ko šī ir tā mammas neperfektā ikdiena, ka nevienmēr viss iet pēc plāna. Ir 12:30, tūlītās būs, un es tikai tagad noliku Emu gulēt. Es viņu noliku diezgan ātri, bet tad viņa piecēlās pēc 10 minūtēm un vajadzēja visu sākt no sākuma. Tad nācām no veikala, es gribu parādīt, ko es nopirku un ko es izņēmu no omnibus pakamāta. Sākumā biju iegājusi Juskā, jo šobrīd Juskā ir nenormāli lielas atlaides, tā, ka vienkārši liekas, ka dažas preces ir tā kā par velti. Bet, jā, esmu noskatījusi Ziemassvētku egli, kas man noteikti ir jānopērk līdz svētdienai, jo man atsūtīja arī tādu atlaižu kodu, kas dod vēl papildus 15% atlaidi visam pirkumam. Tā kā tur jau tā ir ļoti liels atlaides, bet tagad papildus vēl ar manu to kodu, ko man atsūtīja, vispār, man liekas, būs tik labs stils. Iegāju drogās, man vajadzēja nopirkt tādas ikdienišķās lietas priekš mazās. Vatas diski katru rītu. Priekš apmazgāšanās. Mazgāšanas līdzeklis man viņš ļoti patīk. Esmu mēģinājusi vēl kaut kādu eko. Tas man nepārāk patika, bet šis ir ļoti foršs. Un šādi te vienreiz lietojamie paladziņi. Es gan neesmu superliels fans viņiem, jo viņi ir ļoti dārgi un viņi ļoti ātri aiziet. Man ir tādi tā kā izmazgājumie, bet man viņi ir tikai 5 un viņi praktiski viens vakars un viss. Un es iegāju Baby City, Toy City. Es neticu, ka es to saku, jo es neticu, ka mans bērns ir tik liels, bet mēs pamazām gribam uzsākt piebarojumu. Tā kā es nopirku šādu te komplektiņu, kur ir. Tur ir šāds te šķīvītis ar 3 nodalījumiem. Es rādu un es neticu, jo man liekas, ka Emma tikko piedzima un man liekas, ka piebarojuma tēma vēl būs ļoti tālu, bet viņai tagad ir 5,5 mēneši. Vienkārši ko? Šāds te kā priekšautiņš un te, lai viss forši krīt iekšā. Tik mīlīga karotīte. Es teikšu godīgi, es īpaši negribu vēl sākt piebarojumu, bet es redzu, ka viņai ir liela interese par ēdienu, jo mēs viņu katru rītu ņemam pie brokastu galda, vai arī, kad mēs pusdienojam, mēs viņu ņemam. Un viņai nevis interesē tie piedarumi, bet tieši tas ēdiens, un viņa tā kā grābi un jau grib tā kā ņemt, un mēs jau esam viņai iedevuši pasūkā bumbieri, banānu pavisam drusciņu un apelsīnu, kā mēs šo esam pamēģinājuši. Bet nevis gribās, bet es saprotu, ka viņa jau ir gatava un vajag vienkārši mēģināt. Un es jums teikšu tā, šādi strādā manifestācija, jo vakardien pa dienu es iedomājos, ka es ļoti šogad gribu savu adventas kalendāru, bet es nezināju īsti kādu, un tad es domāju, baigi neko lielu negribās, bet gribās kaut ko tādu, riktīgi ģinčīgu. Un tad es ieraudzīju vienai meitenei Instagram storijā, ka Tego ir adventas kalendārs. Un ko jūs domājat? Viņi man atsūtīja adventas kalendāru. Ak, Dievs, esmu tik priecīga. Es tā kā par šo biju sapņojusi un vienkārši viņi man vakardien uzrakstīja tāds, jā, sūtiet! Es ceru, ka es Emu nepiemodināšu. Un šeit viņi man arī atsūtījuši kaut kādus riekstus mērņus, kurus es vienkārši dievinu. Un starp citu, jums būs atlaižu kods, kas dos pilnībā visam 15% atlaidi ar manu kodu. Vienkārši. Jūs nevarat iedomāties, kā es dievinu Tego. Taisam vaļā, skatāmies, kas tur ir. Ja jūs man sakojat Instagramā, jūs zinat, cik ļoti es dievinu viņu batonus.
Un man ir riekstu smēriņi. Lazdu riekstu krēms. Makadāmijas un zemeņu. Šo es neesmu garšojis. Man ļoti interesē. Tas ir pistāciju un baltās šokolādes. Kokas riekstu un mandeļu. Šis ir ļoti garšīgs. Klasiskais zemes riekstu. Zemes riekstu krēms ar tumšo šokolādi. Dubajas šokolādes smēriņš. Tas tā kā mazs bērns kodvārds. Zemes riekstu saldais. Jā, šis ir mans mīļākais. Šis ir visu laiku mans mīļākais krēms. Tas ir zemes riekstu, kokas riekstu un medus. Tagad ķeramies pie labākās daļas visam. Dāmas un kungi, Nutego adventas kalendārs. Viņš izstāsta tik labi. Es teikšu tā, tas ir tās cenas vērts. Ticiet vai nē, man nekad nav bijis adventas kalendārs. Nu, labi, ir bijis kaut kādas končiņas, bet tāds nopietns nekad nav bijis. Bet es gribu atvērt trešo. Trešais ir mans mīļākais skaitlis. Es vienkārši nevaru, tas ir... Jūs paskatieties uz šo izmēru, nu tik mīlīgas burciņas. Tas ir dataļu sīrups, ļoti labs. Jūs droši varat izmantot manu atlaižu kodu. Vai nu adventas kalendāram, vai nu batoniņiem, vai riekstu sviestiem, tā kā lūdzu. Nu tā, es esmu visu veiksmīgi atpakojusi, un tagad plāns ir gatavot pusdienas. Pusdienās būs tofu ar rīsiem. Es gribu kaut kā garšīgi sacept. Un jā, tad mums ciemos atbrauks Ome. Tad jau būs Emma jāliek gulēt savu pēdējo diendus. Varbūt mēs vēl iziesim ārā, skatīsimies, kā mums ies. Un tad man vakarā vēl ir treniņš, vakariņas. Un kā jau vienmēr tāda rutīna. Un jā, un man vēl šodien gribās aplānot, kā es kārtošu māju, kā es veikšu ģenerālo tīrīšanu. Mans plāns ir aptuveni nedēļas līdz 2 nedēļu laikā visu kārtīgi iztīrīt, visus stūrīšus, virtuvi, lielos skapjus, drēbes un tā tālāk. Tālāk uz dekorēšanas brīdi, kas būs kaut kur uz novembra beigām, lai viss ir tīrs un kārtīgs. I got troubles, Lord, but not today. 'Cause they're gonna wash away. They're gonna wash away. Pulkstens 3:30, un kā jums šķiet, man sanāca saplānot savu ģenerālo tīrīšanu? Nē, vai es sāku kaut ko tīrīt? Arī nē. Aiz mani šobrīd stāv trauku kalni, kas man ir jāsliek trauku mazgājumajā mašīnā, un es domāju, maksimums, ko es šobrīd izdarīšu priekš ģenerālās tīrīšanas, es sarakstīšu plānu, ko es aptuveni kurā dienā varētu darīt. Es domāju, šis ir tāds reālākais scenārijs šodienai, jo jā, kaut kā galīgi neiet tā, kā gribētos. Pusdienu laikā Emma man pagulēja 50 minūtes, kas ir ļoti maz. Tur parasti vajadzētu būt garai diendusai, bet, neko darīt. Mēs garšīgi paēdām pusdienas, jāpiekārto virtuve. Mums laikam grib drusciņi atpūsties. Un es atcerējos, ka man šodien ir jāiet izskriet treniņš. Un jāizdomā, ko gatavot vakariņās. Tāds ir plāns. Redzēs, kā ies. Galvenais uzdevums man šodien ir izpildīt treniņu. Nu tā, es esmu sarakstījusi aptuveno plānu par ģenerālo tīrīšanu. Es šai tīrīšanai dodu apmēram nedēļu līdz 2. Skatīsimies, kā man veiksies, bet tiešām katru dienu es gribētu ieplānot, kad es vienu stūrīti izmazgāju, izberšu un izspodrinu. Plāns man ir tāds, ka es visu sākšu no ienākšanas pa ārdurvīm, un tā es visām zonām iešu cauri. Jā, sākšu es ar lielo skapi, kas mums ir uzreiz ienākot pa durvīm. Tur ir vienkārši samestas visādas mantas, virsdrēbes, lietussargi, zābaki un tā tālāk. To es gribu izšķirot, visu izmazgāt
un tur mums ir arī lielais spogulis. Jā, mums tur ir arī lielais spogulis, kas ir jāizmazgā. Tālāk mums ir vannas istabā. Tur mums tāds kā viens plauktiņš, kurā ir man visādi līdzekļi, krēmi un tā tālāk. Tur es gribu nopirkt tādu kā organizatoru, tādas organizatoru kastītes, un tur vienkārši visus tos produktus salikt, lai tas skats ir drusciņi sakoptāks. Tad es noteikti gribu izberst vannu un izlietni izmazgāt, un arī veļas mašīnu. Lielais darbs, kas ir jāpadara, ir jāizmazgā virtuve, visi plauktiņi, visi skapīši. Mums ir tāda tumši pelēka virtuve, un uz viņas diezgan labi redz visus nospiedumus un visus netīrumus, tā kā es to gribu kārtīgi sapucēt. Mums ir arī tāds TV plauktiņš, kur arī ir visādas skrūves un visādi nieciņi, visādi dekori salikti. To es arī gribu sakārtot. Un mums ir tāds tā kā atvērtais plaukts tajā, tā lai arī nerodas tāda kā nekārtības sajūta. Es gribu nopirkt tādas 4 lielas organizatoru kastes, tādas melnas, tikai nezinu, kur tāds atrast. Un tur visu salikt, lai tiešām arī tas skats izskatās drusciņ sakoptāks. Guļamistabā es gribu izšķirot Emmai drēbes, jo viņa no daudzām jau ir izaugusi. Un zem lielās gultas mums ir salikti dažādi sīkumi, arī Emmas vecās drēbes, kas viņai vairs nedara, un gultas veļa. Tā kā to es noteikti gribu izšķirot un aiznest daudzas lietas uz noliktavu. Tā kā tāds ir plāns, es plānoju iekļauties 2 nedēļās, lai uz 23. Tā man sanāk 2 nedēļas, lai uz 23. viss ir sapucēts, lai es esmu jau izdekorējusi māju plus mīnus Ziemassvētkiem, jo 23. novembrī mēs svinēsim Emmai 6 mēnešus. Noteikti būs arī video, jo es gribu uztaisīt tādas, nebūs, protams, nekādas lielās svinības, vienkārši gribu tā tematiski uztaisīt brokastis garšīgas un tā, forši pasēdēt ar ģimeni. Man šodien pātrinājumi, teikšu godīgi, vispār negribas skriet, un es kaut kā jūtos nepārāk labi, nezinu, kaut ko pārēdos, laikam bietis vai ko. Bet, cēmas galvenais. Galvenais, lai nav temperatūra. Lai es neesmu tagad atkal slimāt. Es tikko tā izmedzināju Emmu, un es teikšu godīgi, es nejūtos galīgi savā ādā. Pēc skrējiena man uznāca kaut kāds tāds vājums, un kā es paēdīšu tagad vakariņas, sēdīšu to pašu, ko pusdienās, neko jaunu negribu taisīt. Un jā, es domāju, tiksimies rītdien. Rītdien man plānā ir pabūt pa mājām. Es gribu tiešām iesākt kārtot māju tagad. Tagad tiešām gribu iesākt kārtot māju, un es gribu aiziet uz Omnivu. Man atnāca paciņa no Shein. Tā kā būs arī Shein atpakošana. Un es ceru, ka man beidzot sanāks pagatavot brokastis, jo 4 vai 5 nakts pēc kārtas to dara vīrs, jo es teikšu godīgi, pēc tiem nakts nomodiem, ko viņa man taisa, man vajag to stundu no rīta vēl papildus pakulēt. Tā kā tiekamies rīt. Labrīt! Ir 9:30, un mēs ar Emmu aizgājām pakaļ paciņai. Aizgājām pēc piena, jo izrādās, ka pie brokastīm piena nebija. Pēc nācās dzert tēju, bet es sapņoju par rīta kafiju un kopā atpakosim, kas man atnāca no Sheina. Es sāku filmēt un saprotu, ka man ir izlādējies viens no mikrofoniem, bet es dzeru savu kafiju un parādīšu, kas man atnāca no Sheina. Es pasūtīju dažādas lietas mājām un priekš video filmēšanas. Šāda te kastīte dārziņiem vai augļiem. Viena tāda lielākā un tad 2 šādas te mazākas. Tālāk šādi te 2
priekš leduskapja organizatori kaut kādām burciņām vai kaut kam. Un šitā te viņu var pagriezt un forši visu var izņemt, jo man nepatīk, kad leduskapī ir tik daudz burku un aizņem visu vietu. Tādēļ es pasūtīju šitādu te grāmatas turētāju, tāda plēvīte, kuru es jau sāku plēst nost. Principā uzliek šeit to grāmatu un viņu smuki stāv. Emma, ko tu dari? Ko tu te grauz? Skaties, tev ir daudz mantas, kāpēc jāgrauž paklājs? Lāk no video filmēšanas lietām būtīju statīvu. Tāda veida statīvu. Šis tas foršs. Tādu. Šitādu ten. Principā viņu pieliek vienā pusē pie telefona. Un tad tā kā es redzu, ko es filmēju. Un man spīd arī gaisma. Ok. Tālāk ir 2 parasti maciņi. Un šitādi te 2 uzlīmējumi. Tad ir vēl viens vāciņš. Ir tāds vāciņš. Viņš tā te attaisa un var forši, piemēram, nolikt telefonu. Pasūtīju šādus te 2 virtuvē pie izlietnes paliknīšus. Var tā kā ielikt švammi vai kaut ko. Un tad es vienkārši iemetu random kaut kādas vietas, kur šitādu te puķīti. Tād 2 krabjus un visādas rokas sprādzes. Tā kā tāda bija pasūtījuma no Sheina. Esmu apmierināta. Emma, tu esi apmierināta vai nē? Emma, tu esi apmierināta ar visu? Un tagad plāns ir tiešām pieķerties mājas kārtošanai. I got troubles though, but not today. 'Cause they're gonna wash away. They're gonna wash away. My house stands long, but not today. 'Cause they're gonna wash away. They're gonna... Nu, kā jums šķiet, cik es daudz satīrīju māju? Tieši necik. Prāt, cik spogulis netieši būs jātīra, bet, lai es neteiktu, ka es vispār neko neesmu izdarījusi, tad es gribu sakārtot šo te stūri, izmazgāt visu, kas tur ir apakšā. Un vispār man plānā šeit kaut kad ir uztaisīt tādu smuku vietiņu, kur var arī apsēsties un arī pakarināt virsdrēbes, bet apavu plaukt šeit galīgi neiet krastā, jo vienmēr šeit ir šāda te nekārtība. Nu, ko ir gandrīz 8 vakarā, un tas, ko es esmu izdarījusi līdz šim, tātad es sakārtoju to apavu stūrīti, un biju iegājusi vannā, un vakariņās man negribējās ēst neko smagu, jo pusdienas jau bija tādas ļoti veselīgas, tāpēc gribējās kaut ko tādu vieglu. Es apēdu jogurtu ar musli un ogām, un tad mēs paspēlējāmies ar Emmu. Es iegāju vannā, un tagad es viņu noliku gulēt, pati drusciņu pasēdēšu, bet arī ilgi nē, jo es tiešām šodien kaut kā sagurusi. Tā kā jā, paldies, ka jūs skatījāties šo te video. Šis video izvērtās diezgan garš, bet ceru, ka jums patika un jums bija interesanti, tā kā priecāšos par laiku, kādu komentāru un neaizmirstat abonēt manu kanālu. Kā arī neaizmirstat izmantot manu atlaižu kodu Nutego mājaslapā Ieva15, kur jūs saņemsiet 15% atlaidi pilnībā visam. Tā kā paldies, ka skatījāties un līdz nākamajam video. Atā!